Sveiki, mīlīši! Sveiki. Vismaz mums aiz loga šodien ir totāli melns, zils, vējains un slapšs. Zemiet kopā ar debesīm, kā saka parasti. Jā, īsti labs vasaras sākums. Un, lai tas būtu drusciņ kustīgāks, un lai tas būtu drusciņ siltāks un priecīgāks un gaišāks un saulēnāks, mums ir 3 jaunumi un konkursiņš. Un tā, pirmais jaunums ir man. 22. detektīvu sērijas izmeklē Anna Elizabete. Grāmata. Arī saulē ir plankumi. Nu, tas ir tad, kad tā saule vispār ir. Tad tā saulē ir plankumi. Otrais jaunums ir Arčam. Un tas ir tāds ilgi gaidīts un ilgi lolots jaunums. Arčiņ, stāst. Tie, kas sekojuši man Facebookā, noteikti pamanījuši, ka visu māja mēnesi es publicēju vienai dziesmai. Šīs dziesmas man nedēva mieru, teiksim tā, pēdējos 25-26 gadus. Un tad beidzot saņēmos un pārdziedāju ar šodienas balsi kaut ko. 2 dziesmu albumi, vienam nosaukums Pilsēta, otram ar spārniem. Viņš mānās, nav tikai 25 gadu senas dziesmas, ir arī pavisam svaigi rakstītas un ļoti vibrējošas un ļoti smalkas. Tad pasaki, kāpēc ir ar spārniem un pilsēta? Ar spārniem tas varētu būt vairāk tāds lidojums no tiem gadiem, no jaunības šurp, kā ikvienam cilvēkam. Pilsēta, tomēr tā ir pilsēta, kur es esmu dzimis, audzis, un šī jaunība tur ir pavadīta, protams. Un tā kā tās ir 2 neatņemamas lietas. Ar spārniem pilsētā, ar spārniem prom no pilsētas, kā tas man ir izdevies, un ar spārniem atpakaļ pilsētā. Un šī pilsēta, šī man dzimtā pilsēta, protams, tā ir Liepāja, un tā man ir sirdī. Un es ar spārniem joprojām lidinos. Pāri Kurzemes Zemgales hercogistei. Jā. Jā. Mazliet atgriežoties pie jaunās grāmatas. Jaunās grāmatas virsdoma ir nekas nav tā, kā izskatās. Un, ja tā padomā, cik bieži mums gan ikdienā, gan profesionāli, gan cilvēciski, gan ģimeniskās attiecībās, gan biznesa lietās, gan visur, kur, it sevišķi no politikā, nekas nav tā, kā izskatās. Mēs to esam nu pat tikko paši piedzīvojuši. Jā, un par jauno grāmatu varētu teikt 2 vārdos tā. Varbūt, ka šī ir mistiskākā no visām detektīvu sērijas grāmatām. Un varbūt ne tikai vismistiskākā, bet arī viskarmiskākā, jo lietas beidzot saliekās tā, kā tas, uz ko tas ilgu laiku ir gājis. Labi, bet tie bija 2 jaunumi. 3. jaunums ir tāds, mēdz teikt, ka trešdienas ir mazās piekdienas. Nu tad lūk, nākamo trešdienu, 18. jūnijā, jeb 18.06. pulksten 18.06. mēs jūs gaidīsim Latvijas mediju izdevniecības redakcijas augšstāvā, respektīvi augšējā jumta stāva zālītē un uz jumta terases. Ja būs labs laiciņš, protams. Nu, jā, jebkurā gadījumā svaigs gaiss un labs skats uz Daugavu un uz Daugavas televīzijas torni un pāri Daugavai un vispār tā skaisti uz zaļām lapotnēm, labs skats garantēts. Mēs jūs gaidīsim uz jumta gandrīz vai, versim vaļā jauno grāmatu. Padziedāsim. Un Arturs mums pirmatskaņos savus 2 dziesmu albumus un visticamāk arī nodziedās kaut ko no šiem Mēģināšu kaut ko nodziedāt, lai nav tā, ka tikai mājās klusībā nevienam neredzot kaut ko dziedu, kā tas bijis visus šos gadus. Beidzot saņēmos un noteikti, ka ir jārāda, ko es māku, ko es vispār varu. Nu tā kā mums ir dubult svētki, nu raugi, bet lai jums būtu mājas darbs, vismaz uz nedēļu, tad mums ir
Maģiņš, kā teikt, Edgars Liepiņš, maģiņš konkursiņš. Un konkursiņš ir tāds, mums šis ir ļoti maģisks gads, ne jau vēl tas te par tām maģiskajām un mistiskajām lietām. Un ir izveidojusies tāda... Kā planēta parāda. Ne tikai dziesmu parāda, bet arī planēta parāda un arī ciparu parāda, skaitļu parāda, dažādi var teikt. Tātad, mīļie klasītāji, līdzjutēji, draugi, fani, fokusnieki un visi citi, jūsu uzdevums, sacīsim, nedēļas laikā uzminēt, izdomāt, izkalkulēt, izrēķināt, saskaitīt, atņemt, sareizināt, ko nozīmē 5 maģiskie skaitļi. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, jeb vai 11, 22, 33, 44, 55. Tāda mums šogad ir tā skaitliskā kombinācija. Tātad gaidām jūsu atbildes mūsu Facebook messengeros, komentāros nerakstiet, jo, tāpēc, ka ja viens atbildēs, tad pārējie mēģinās nokopēt. Ja kāds pilnīgi pareizi atbildēs par visiem 5, un kā bites teiciens, uzvarētājs saņem visu. Tātad uzvarētājs dabū jauno grāmatu, abus mūzikas albumus. Visiem pārējiem skatīsimies. Lai jums labi domājas un tiekamies nākamo trešdien uz jumta. Čau!